tās tā kā teikt pamatlietas, ko katram vajadzētu zināt, ko mājās uztaisīt, ja mamma nav mājās, vai ko uztaisīt mammai, kad viņa atnāks mājās? Es jau mācījos cept keksiņus mājās, jo līdz šim visu laiku gribējās iemācīties, bet nebija tādas iespējas, tāda laba recepte arī nebija. Man bija ļoti liels prieks, ka mēs uztaisījām kartupeļu sacepu. Ar gaļu? Nē. Arī ar gaļu. Divas, tā kā veģetārā un neveģetārā. Jā, mums vienmēr ir tā, ka ir tādi, kuriem, piemēram, arī kā šeit ir vērts ar sīpoliem un bez sīpoliem. Kā kuram katrs patīk, tad arī taisa. Viņi nevar noliekt. Mēs ar maslats un mājās parasti bija ēdiens, bija uztaisīts. Tagad es aizēju mājās un man pašam jādomā, ko taisīt. Jo tu tagad pēc stundām, protams, atpakaļ uz Masalats nebrauc tos 50 km. Jā. Un tad es pats kaut ko izveidoju vakariņās pēc treniņiem. Jā, vēl vienīgais čalis starp smukām meitenēm, es pieņemu, tas arī varētu būt normāls iemesls nākt uz kulināriju, ne? Jā, kāpēc gan ne? Mēs varam vairāk viens ar otru sarunāties un visu brīvāk darīt nekā stundā, jo pēc tā, ka stundā dar tev daudz vairāk jāpiedomā, varbūt skolotāji tik daudz nepaskaidro, bet aigai tu var visu pajautāt. Skolai tas patiesībā nav kaut kāds papildus loks, varbūt skolai nav tas jādara, jums jāizglīto bērni, matemātikā, ķīmijā un tādās lietās. Kāpēc jūs piepildat savu skolas dzīvi līdz 6 vakarā? Es domāju, ka tas ir taisni tas labākais, kas skola var piedāvāt bez tā, kas ir tas tiešais skolai, ka var piedāvāt vēl kaut ko. Jo tīri ar tām akadēmiskajām zināšanām, kas ir skolā, es domāju, ka nepietiek. Cik svarīgi ir tas, ka Eiropa maksā nevis vecāki? Tas ir ļoti svarīgi. Nevelti mums projekts tomēr vairāk vai mazāk tomēr ir orientēts uz tiem cilvēkiem, kuri varbūt nevar atļauties tiešām iet mākslas skolās, mākslas kursus apmeklēt un tepat uz vietas skolā. Es domāju, tas ir liels atspējs. Jūs jau patiesībā radat laikam arī baigi tādu cilvēcīgu jaunieti, kad viņš pabeidz skolu. Viss tas, ko jūs ar viņu darat, kaut kā ļoti sakārto arī kaut vai tās pēcpusdienu padarbošanās kopā, tas taču arī dod labai saprašanai viens ar otru, un te tās sarunas ne jau viņi tikai runā par mākslu, viņi jau runā par visu, par sadzīvi, par daudz ko izrunājas, un es domāju, tas viss tai gaisotnē ir labi.